Sveicināti sarunu ciklā Praktiski vesels, kur kopā ar Centrālo laboratoriju Mēnesis aptieku un veselības centru apvienību un ar kolosāliem, foršiem, zinošiem un gudriem veselības ekspertiem, ārstiem un speciālistiem mēs meklējam atbildes uz katram svarīgiem jautājumiem par to, kā savā ķermenī un garā justies labi, uz jautājumiem, uz kuriem mums katram vajadzētu zināt atbildes, un arī uz tādiem, par kuriem mēs varbūt labāk gribētu nezināt. Un šajā ceļā kopā ar jums esmu es, Arta Lāca, veselības vēstnese. Un es, Karolīna Elksne, ginekoloģa dzemdību speciāliste. Un šodien mēs pievērsīsimies tādai sezonas aktualitātei, kā tekošs deguns, kaitinošs klepus, jeb kā tautā vienkārši saka, saaugstēšanās. Nu, un lai tiktu šim puņķu klepus, asarojošu acu un galvas sāpju purvam līgani cauri, ar mums kopā ir divas, tātad, kā Arta teica, veselības ekspertes, Ērika Petersona, viņa ir farmaceite un jaunievēlēta Latvijas farmaceitu biedrības valdes locekle. Labdien! Jā, un vēl Jekaterina Kondratiško, kas ir operējoša Aiva klīnika otorinolaringoloģe un Rīgas Stradiņu universitātes pētniece. Un pirms šīs epizodes mēs arī aicinājām Delfu lasītājus iesūtīt dažādus jautājumus, tad šodien mēs centīsimies uz tiem visi kopā draudzīgi atrast tās svarīgās atbildes. Un es gribētu arī uzreiz jautāt jums abām, kas tad cilvēkus visbiežāk satrauc saaugstēšanās sezonā, kādas jautājumus jūs uzklausat visbiežāk, doktor Jekaterina? Bieži cilvēki prasā, vai ir kaut kādas universālas lietas, kam jābūt mājās, lai gatavotos tai sezonai. Bet par to, es domāju, mēs parunāsim vēlāk. Parasti es saskaros ar cilvēkiem, kas mēģina jau ārstēties paši mājās, bez recepšu medikamentiem, kas ir atradāmas gan aptiekās, gan arī mājās aptieciņās, un tad es saskaros vairāk ar komplicētiem gadījumiem. Nu, par to es pastāstīšu vēlāk. Ērika, kā ir aptiekā? Ko jautā farmaceitam? Man laikam nāk pirmais tāds prātā, kas ir visbiežākais saslimšanas laikā, jautājums, kā man rīt būt veselam jau. Tā kā, vai ir kaut kāda burvju tablete, ar kuru rīt es būšu vesels? Nu jā, loģiski. Rīt brauciens uz Šeišalām, es nezinu, eksāmens. Visi svarīgie darbi, ko nevar atlikt. Darbus var, tas ir par atpūtu vairāk. Nu lūk, bet lasītāji jautājums. Jekaterina, es domāju, ka šis vairāk jums. Tātad, kāpēc vieglu vīrusu veidu ir vairāk par 100, bet slimības gaita man vienmēr ir vienāda, kaut arī pieļauju, ka slimoju ar dažādiem vīrusu veidiem, paveidiem. Man ir 3-gadnieks, kurš regulāri atnes no bērnudārza dažādus vieglos vīrusus, bet pazīmes man ir vienas un tās pašas. Pirmajā dienā ļoti sāp kakls, 2. dienā vairs ne, bet sākas iesnas, 3. dienā balss ciet, 4. sākas klepus, un tā katru reizi. Kāpēc vai tiešām dažādie vīrusi var uzvesties tik vienādi? Diemžēl vīrusi atšķirās, tomēr arī klīniski atšķirās, bet tas nianses var atpazīst ārsts, uzdodot pareizus jautājumus vai apskatot pacientu. Bieži vīrusu infekcijas un saaugstēšanas, tas ir biežāk ir vīrusu infekcijas, sākas ar deguna rīklis gļotādu. Kāpēc? Tāpēc, ka degunā un rīklis gļotāda izklāta ar limfoīdiem audiem. Un tas ir pirmā barjera, kas saskarās ar vīrusu infekciju. Gadus 100 atpakaļ to saslimšanu sauca par kataru. Tagad mēs varam runāt par katarālam izpausmēm. Jā, tad mums tek deguns, apkākls, viss tas ir gļotādas īkaisums. Un cik mēs saņēmam vīrusu infekciju gaisa pilienu veidā, tas nozīmē caur degunu vai muti, tad, protams, kā pirmā barjera ir deguna un rīklis gļotāda, kas uztver sevi. Starp citu, ļoti bieži cilvēki domā tā, es nosali, mani tur caurvējš sapūta, cepuri aizmirs uzlikt, zeķes siltās neuzvilku, un tad bija ļoti augsti, un sveika gauja, rīt no rīta man ir iesnas klepus, galvas sāp, un domā, augstums vainīgs.
pats augstums nav vainīgs. Bet, protams, ka augstā laikā mēs vairāk uztveram šai infekcijai. Tāpēc, ka mēs vairāk atrodamies slēgtās telpās, kur mēs nododam viens otram tas vīrusu infekcijas gaisa piliena veidā, vai mēs arī slikti izguļamies, mums augsts, un līdz ar to mums mazinās pretestības spējas, organisma pretestības spējas, ko mēs nosaucam par imunitāti. Jā, bet te man uzreiz gribās Ērikai jautāt, nu kādi ir tie pirmie SOS līdzekļi, kā tad mēs varam palīdzēt sev, ko mēs varam darīt, un vai tiem daudzajiem dažādajiem elpceļu vīrusiem ir kaut kāda universālais komplektiņš, kas noderēs vienmēr? Es domāju, ka to, ko arī saku mūsu klientiem, ka pirmais tas ir tas, ko nevar nopirkt aptiekā, tas ir miegs, atpūta un pietiekami daudz šķidruma lietot. Ja? Un tikai pēc šī mēs tad jau varam nākt un skatīties, kas tad tajos aptiekas plauktos ir tas, kas man var palīdzēt. Bet atkal mēs esam ļoti individuāls un jāskatās pēc klienta vai pacienta, kā kurš viņu nosauks, pēc viņa individuālām izpausmēm. Jā, vienu vairāk kairinās tas kakls sāpēs, jā, citam būs klepus izpausmes lielākas, citam būs iesnas. Tā kā nav tāda universāla komplekta, ko es varētu tagad ieteikt. Atnāk pacients, saka, ka viņam klepus, es pagriežos un iedodu kādu vienu brīnumu līdzekli. Tur ir ārkārtīgi daudz darba, vēl ir jāiztaujā kāds veids, vispār ir jāsaprot, vai tas tiešām ir saaugstēšanās, jo saaugstēšanās laiks ir tāds, trikī, ja es drīkstu pateikt to tādu nelatvisku vārdu, jo simptoms, piemēram, klepus, viņš ir vairāk nekā, 20 dažādām slimībām vai veidiem, kur viņš var izpausties. Tā kā tā nav tikai vispār nav saaugstēšanās. saistīts ar vīrusu Jā, infekciju. tieši Tur tā. var būt, Tā var būt paaugstinātā kuņģaskābe. gastrointestīnālas Jā. saslimšanas. Jā. Tā var būt kaut kāda nopietnāka saslimšana, kur varbūt tas ir blakus parādība no zālēm ļoti bieži. Jā, 10% gadījumā vienas grupas zāļu lietošanai izpaužas šis te klepus. Tā kā tur vēl ļoti daudz mājas darba ir jāizdara pirms tam, kad es kaut ko tam pacientam iedošu. Nu, Tā labi, kā- bet piedod, ar tevi kā farmaceitu pietiktu konsultāciju? Nav taču vienmēr jāiet pie ģimenes ārsta. Mēs neapgrūtināsim ģimenes ārstu. Man ir liela cieņa par ģimenes ārstiem, un es gribu viņus maksimāli saudzēt. Man tiešām šķiet, nevajag taču vienmēr iet. Kaut gan no otras puses atkal, nesekojiet mākslīgajam intelektam, nesekojiet ieteikumiem, radu draugu paziņu, iet pie ārsta. Kā lai šo salāgo? Man šķiet, saaugstēšanās ir tāds top viens jautājums par šo salāgošanu. Kurā brīdī tad iet, kurā? Man liekas, ka viens no būtiskākajām pazīmēm ir tie simptomi, ja, cik viņi ir, kā viņi izpaužās, kādi viņi ir, un cik, ja tur pacientam jau ir strutojošas acis, deguns, un tas ir ilgstoši, ir paaugstināta temperatūra, kura netiek pazemināta ar kaut kādiem antipirētiķiem, ja tiem temperatūru pazeminošiem līdzekļiem. Protams, ka farmaceits ir, tur var izklāties, bet neko labu mēs nesasniegsim, ja netiks novirzīts pie ārsta. Bet tādos diezgan vienkāršos klasiskos gadījumos ar farmaceitu palīdzību var daudz ko atrisināt, ja mēs pārskatām. Jo farmaceits arī var pakonsultēt nedaudz vairāk arī ar viņu blakus diagnozēm. Ja? Iespējams, ir kaut kāds hroniski saslims pacients ar cukura diabetu, ar paaugstinātu asinsspiedienu, līdz ar to mēs varētu izvērtēt, ko tajās pirmajās dienās viņam nelietot. Ja? Piemēram, no deguna pilieniem mēs varam pabrīdināt, ka tas asinsspiediens būs augstāks. Tā kā sekojiet līdzi tām, varbūt vispār izvērtēt, vai tos deguna pilienus šajos gadījumos ir nepieciešami. Tā kā kaut vai tās pirmās dienas ir jāapmeklē farmaceitu, lai saprastu, kā to saaugstēšanos kombinēt ar savu dzīvesveidu. Bet jūs, Ērika, minējāt, kad jau ilgi ir slikti, ja, bet es uzreiz kā cilvēks parastais gribu prasīt dakterei, cik ilgi es varu vienkārši tā klepot, cik ilgi man var tecēt deguns, un es varu nodarboties ar pašārstēšanos, un kad man tomēr ir jāiet pie ārsta. Parasti es pacientiem iesaku pēc 1,5–2 nedēļām griezties pie ārsta, vai pie ģimenes ārsta, vai pie speciālista. Jo normāli, kad akūta vīrusa infekcija ilgst apmēram nedēļu pusotras. Protams, ka ļoti svarīgi izslēgt nopietnas vīrusu infekcijas, ar ko mēs varam saskarties, un paldies, mums ir skringa testi uz gripu vai covidu, tagad jau visiem zināmu, bet arī ir daži vīrusi, ko mēs varam ārstēt diezgan specifiski.
Jā, tā ir gripas infekcija vai Epsteina-Barra vīrusa infekcija, to mēs varam noteikt un nozīmēt atbilstošu ārstēšanu. Bet, ja visiem pārējiem vīrusiem, kā es teicu, ar katarāliem simptomiem, tad mēs nozīmējam simptomātisku ārstēšanu. Kāds ir simptoms, tā mēs arī ārstējam. Bloķēts deguns, ņemam deguna pilienus, kas atbloķē to degunu. Sāp kakls, labi, paskalojam, pasūkājam kaut kādas tabletes. To var tiešām darīt caur aptieku pirmās pusotras nedēļas laikā, labi, 2 nedēļas. Ja, bet pēc tam labāk griezties pie ārsta. It sevišķi, ja simptomi nevis uzlabojas, bet paliek vai pasliktinās. Ja, tad iesnās no caurspīdīgiem pāriet tur dzeltenas vai zaļas krāsās. Ja. Vai, teiksim, klepus, bija sauss, tagad produktīvs, grūti atkrēpojams, ja, tad ejam pie ārsta. Tādos gadījumos, kad mēs jūtam, kad infekcija neiet uz labumu, bet pasliktinās, tad ejam pie ārsta. Tā dinamika ir. Dinamiski, jā, skatāmies dinamikā. Bet tad man ir atkal pretējs jautājums. Jā. Ir tādi cilvēki, es domāju, arī jūs savā darbā ar to saskarties, kuriem ir tāds princips dzīves maksimāli maz izmantot dažādus, saka, ķīmiskos, es lieku pēdiņās, patiesībā farmācijas nozars veidotos produktus un ķeras pie dažādiem tautas līdzekļiem. Varbūt jums ir kādi koši stāsti, piemēram, par puķēm ausīs un tam līdzīgi. Ciplokiem ausīs un deguna, jā. Jā, es saskaros, es kādreiz ņēmu ārā no ausīs tas ciplokus, jo pacienti ārstējas ar ciplokiem, aizgāja pirtī, ciploki tur palika mīksti, viņa nevarēja izvilkt, un tad viņa griežas pie ārsta, lai dabūtu ārā to svešķermeni. Es biju dzirdējusi par pelargoniju lapām. Kaut kur ejās dažādas. Jā. Nu, vēl daži pilina sīpola sulu. Nestāstīsim, ko vēl burkānu var sulu. darīt. Jautājums, vai to vajag darīt? Jā, vai tas reāli kādreiz arī palīdz, izņemot placebo efektu? Es nevaru ieteikt. Jā, cilvēki visu to var darīt, jā, kaut ko sameklēt, nezinu, internetā, bet no pašārstēšanas līdzekļiem vai paņēmieniem es varu ieteikt pasildīt kājas, pagulēt, izgulēties, labi paēst, atpūsties. Labāk tas pirmās dienas dot savam organismam iespēju pretoties tai infekcijai, jo mums viss notiek arī loģiski tajā organismā. Organismam vajag palīdzēt. Nevajag skriet tiešām darbā, labāk izgulēt tas 3 dienas, padzērties siltu tēju, arī pat nesaku lietot antipirētiķus pirmās dienas, kad temperatūra nevairāk par 38. Jā, tad, jo temperatūras reakcija ir arī pretestības mehanisms, kad organisms pretojas tā infekcija. Jā, tad, ja tikai vairāk un lielāka tā temperatūra, tad mēs dodam, jā, tad līdz 38 labāk tad nelietot. Tas ir līdzīgi arī kā ar klepus, jā, tikko pirmās dienas uzreiz man kaut ko pret klepu, un tad, kad tu sāc prasīt, cik dienas, cik ilgi un kā, tikko sākās, nevajag, cilvēkam vakarā ekskluzīvas biļetes uz Jauno Rīgas teātri. Jā, tas ir gadījums, kad mēs pieļaujam, bet, cilvēki jau grib vispār to klepu nomākt, bet tā ir organisma dabīgā reakcija atbrīvot savus elpceļus no kaut kāda kairinātāja, un klepus, tas ir vienkārši, tas ir normāla parādība, to nevajag baidīties, jo liekas, ka klepus tagad šausmas, kā es sēdēšu klepošu, un kā es tagad mājās klepošu, un ja ir pasākums, jā, ir pieļaujams uz īslaicīgu brīdi līdzeklis, kas varbūt var nomākt to klepus reflektoru centru, bet tā, kad tagad mēs visu klepu nobloķējam. Arī iet uz aptieku un teikt, man lūdzu līdzekli, kas nomāc klepus reflektoro centru. Šo visi atceramies. Visi šito iegaumi. Uz 3 stundas. Ar tieši tik gudriem vārdiem. Jā, bet es uzreiz gribēju arī uzdot vienu lasūtāju iesūtīto jautājumu, kas reāli ir mūžīgais jautājums. Tā tad mēs zinām šo stāstu, un tad mans jautājums ir tāds, un arī lasītāja jautājums, tas ir mīts vai patiesība? 7 dienas ārstējot tiesnes, 7 dienu laikā pāriest vai nedēļu
neārstējot arī pāries. Jā. Tā ir taisnība, ka ārstē vai neārstē, tās 7 nedēļas vienkārši ir jāiztur un tad dzīvo mierīgi tālāk. Tā ir relatīva taisnība. Jā, ja cilvēks ir vesels, jā, tad viņš pretosies tā infekcija 7, 10 dienu laikā. Jā, bet ja ir hroniskas saslimšanas, ja mēs arī nepalīdzām tam organismam pretoties, mēs varam dabūt tālāk komplikāciju, bakteriālu komplikāciju, komplikāciju sarežģījumu. Bet paklausieties, es uzreiz iedomājos, piemēram, es diezgan labi jūtu, ka man tuvojas tāda saaugstēšanās infekcija, man ļoti specifiskas galvas sāpes parādās un ķermenis tāds kā pieliets vai ar akmentiņiem nokrauts un tas liels smagums. Un es vienmēr esmu domājis, kā es varētu tagad tingš un nesaslimst. Ir kaut kāda metode, kā tu vari nocirst problēmu jau saknē. Jeb tad, kad jau es jūtu tos pirmos signālus, viss vilciens ir jau aizbraucis. Tā saucama prodroma, jā. Pirms saslimšanas mēs jūtam, ka mēs tagad saslimsim, jā. Tad otrādāk, tad tiešām jāguļ mājās, jāpaliek mājās, 2-3 dienas labāk izgulēt, nekā iet pastrādāt. Ok, bet tā ir nākamā pretruna atkal, jā. Divas pretējas tādas filozofijas, jā. Mēs pa daudz ņemam slimības lapas, apkarojam tagad nepareizi izrakstītas slimības lapas, sodam ārstus, skatāmies tos neklausīgos darbiniekus, un tad atkal ir tādi darbinieki, vārdā nesauksim medicīnas profesiju pārstāvs, kuri, man ir pilns pieraksts ar pacientiem, kā tad es tā tagad atcelšu, notušēšu lepus reflektoros centrus, nositīšu bišķi temperatūru, uzlikšu masku, bet iešu un tur kā štiks un būšu un savu darbu darīšu. Un kā šiten līdzsvars? Jā, pareizi jautājums. Jūs uzdodat. Jā, ārsti un skolotāji neslimo, mēs to zinām. Jā, protams, ka ejot slimiem darbā, mēs tiešām inficējam visus pārējus. Mēs nedaram ne sevi, ne pārējiem labi. Jā, bet ja masku uzliekam? Masku, jā. Zināt, ko es arī domāju, es tā arī pēc sevis novēroju, ja es šitā daru, kad es ar tādiem jau tā kā gultas režīma stāvoklis turpinu strādāt, tad man tā stāv. Vai nu es šādā režīmā un es slimošu vēl 2 nedēļas, vai labāk tomēr paņemt to 1 dienu, 2 dienas brīvas, kārtīgi izgulēties, atpūsties, bet toties pēc tam es būšu darbspējīgākā un būšu veselāka. Tā kā, man liekas, ir vērts dažreiz to 1 dienu upurēt 2 atpūtas, lai pēc tam atkal Bet šo arī ļoti interesanti, jo, kad es iepazinos ar savu vīru, tad, ja viņam sākās tie, tādi pirmie tie, tā sajūta, prodroma, tā gudrā prodroma, tikko sāks, viņš gāja skriet, tad viņš atnāca mājās, iegāja karstā dušā, satinās segā, kaut kā stildies, un no rīta bija vesels, kas, protams, man likās, vienkārši eksekūcijas. Klausies, tu pajautāji, kur viņš šito ir apguvis? Tas izklausās es nezinu. Bet viņam palīdzēja. Peldēt varbūt augstuma neteikšu, bet tā saucama darba terapija, man pastāv tāda teorija, ka tas palīdz. Jā, kā jūsu vīram palīdzēja tad skriešanā, tad svīšanā, līdz ar to viņš ar... to izdzena ārā no organisma ar sviedriem, izdzena ārā to vīrusu. Jā, tas palīdz, bet, protams, kā ar prātu. Bet vai tur nav arī šis nedaudz svaigā gaisa nopelns? Tas, ka viņš gāja ārā skriet, nevis uz sporta zāli. Kāpēc tā jāskrien? Var jau vienkārši pastaigāties mierīgi. Ir jāsvīst. Ir jāsvīst, jā, tiešām. Kāpēc mēs dzeram arī tās tējas, kas svīšanu provocē. Ja? Tā svīšana, dzēršana un svīšana palīdz atbrīvoties no vīrusa. Mazināt to vīrusa daudzumu organismu. Tad lūk, te arī atbildē ķiploku licējiem ausīs. Tad neliekam ķiplokus, bet labāk ejam skriet, ja mēs gribam, tā maksimāli dabīgi un svīstam. Skriet varbūt ne, man, teiksim, pašai nepatīk skriet, ja es labāk mājās pagulēt. Bet darba terapija mājas apstākļos mēs varam mazgāt grīdas, pastrādāt ar putekļu sucī, tas arī palīdz. Tagad katram vīrietim, kur ir kaut kādi simptomi izpausmē, uzreiz putekļs. Dakteris teica, ka ir jākārto māja. Tiešām ļoti laba rekomendācija. Dari kaut ko liederīgāk, vienkārši pa joņošam, pa rajončiku. Bet tomēr tā, turamies pie tā. Tad iet uz to darbu vai tad neiet? Tā darba terapija mājās tomēr. Darba terapijas mājās, protams, tas ir fiziska slodze mājās, kad tu var vispār atpūsties arī pēc tā darba pastrādāt, pagulēt.
Mēs jau te, man liekas, mazliet jau es te sadzirdēju par rūdīšanos, ja, par augstiem ūdeņiem. Tagad man ļoti daudz pazīstam cilvēku. Vispār tā ir tāda ritīgi modas lieta, un es tā iedomājos, kas tagad notiktu, ja es tā ņemtu un ietu bišķiņ pamērcēties tādā, man liekas, ka 2 līdz 5 grādi tagad ūdens jūrā, ja. Pa ko tas man iedotu? Es norūdītos, būtu stiprāka? Veseli jūs varat, protams, izmēģināt, bet es zinu daudz negatīvas puses tai rūdīšanai. Jā, tur jābūt sagatavotam cilvēkam. Tur, Piemēram. Ja jūs to nedariet nekād, kāpēc jūs it sevišķi ar saaugstēšanas iesiet to darīt? Ne taču. Bet vispār rūdīšanās palīdz. Pieņemsim, ka mēs tur godīgi sākam, mēs sākam vasariņā, vēsā ūdenī, to darīt mājās, dušā, jā. Kontrastu dušu, jā. Vēlākais es oktobra beigās es peldēju ilgāk, es neizvelku. Jā, bet kas ir tas iedzen atkarībā? Man ir tā, ja es kādreiz esmu ārpus mājas, piemēram, viesnīcā, kongresā, un tur nav tāds augsts ūdens. Piemēram, Francijā viesnīcā standartā es neesmu sastapusi nevienu reizi augstu ūdeni. Tur viņš ir tāds remdens. Visi man ir sajūta, ka es neesmu pamodusies. Diena nevar sākties. Tāds ļenganums iekšā visu dienu. Vajag to augsto. Tas ir kaut kāds, zinām, man reāls kauž tagad, tāpēc, ka es vasarā tiešām apzinīgi kontrastušu. Tiešām super, ļoti labi jūtos, ja? Tāds frišs vienmēr. Bet kā ir augstais laiks, es nevaru to augstu ūdeni, es vienkārši nevaru. Turpinot par tiem tautas līdzekļiem, vēl viens populārs mīts ir 50 grami. Mēs te par tējām, bet kā ir ar cilvēkiem, kas vēlas ko varbūt jaudīgāk? Ne 50, 30, ja iekšā, bet es nevaru ieteikt lietot iekšā. Es arī neņemos rekomendēt alkoholu lietošanu. Tas ir tāda ļoti smalka robeža. Jā, katrs vēl interpretēs, cik daudz, cik bieži. Bet kas notiek alkohola iespējā? Ja es domāju iekšā vai jā, iekšā lietojot. Kas ir tas, kas var radīt šo maldīgo priekšstatu? Kur tā pozitīva puse, alkohols stiprs paplišina periferiskos asinsvadus. Tas uzlabo vienkārši mikrocirkulāciju. Kādam, kā saka, sasildīt kakliņu. Kad kakls sāp, sasildīt kakliņu. Nav tur vairāk negatīvas, puses nekā pozitīvas. Tad ieguvumi neatsver zaudējumus. Jā. Es vēl starp citu arī gribēju jautāt par imunitāti, kā parasti saka, tur visu ziemu puņķojos, tā tad imunitāte štruntīga. Tā ir taisnība vai tā ir atkal tāda pasaciņa? Grūti man atbildēt par imunitāti un puņķiem, kur tas sakars, es nezinu, Jūs jau atbildēt, tā tad nav tur tieši sakari. Nav tieši sakars, pastāvīgas iesnas neliecina vēl par švāku imunitāti, var liecināt par visu, ko pārējo. Var liecināt, ka jūs bieži staigājat pa publiskām vietām. Neveidināt telpas mājās, nav pietiekoši. Par visu, ko par alerģiju var liecināt, par hroniskam kaitamdegunu var liecināt, bet pastāvīga puņķošana nav īsti saistīta ar to sliktu imunitāti. Jā, pareizi jūs palīdziet man. Godīgi noformulēt, godīgi atbildēt uz jautājumu. Jūs nevarat iedomāties, cik bieži mani aicina arī stāstīt par imunitāti. Un tas ir ļoti grūti, jo īstenībā nav jau tāda universāla līdzekļa, kā stiprināt imunitāti. Nav brīnuma tabletītes imunitātes stiprināšanai. Jā, un kas vispār imunitāte? Daudzi to uzsver kā kaut kādu vienu kompleksu. Orgānu radību, parādību organismā, tas taču ir vispār ārkārtīgi sarežģīts mehānisms, kas ir imunitāte. Un tad es piepūšu vaigus, sēžu, paceļu visas medicīniskās datubāzes, rokos cauri un nonāku pie secinājuma, ka principā šausmīgi, banāli un klišejiski. Veselīgs uzturs, fiziskās aktivitātes, svaigs gaiss, tagad pēdējie 2 ir labs D vitamīna līmenis, labs zarnu mikrobioms. Tas, zināt, es tā visu laiku salīdzinu ar mašīnu, kā uzturēt imunitāti, kā uzlabot imunitāti. Tagad mašīna brauc gadu, iedomājieties, gāzē tā mašīna gadu, un mēs viņai nemainam eļļu, nelejam logu šķīdumu, nelejam, kvalitatīvu degvielu. Pēc gada tā tehniskā skata, to uzlīmi diez vai kāds iedos. Savukārt, ja tā mašīnai riktīgi labi visu gadu uzkopt, tīrīt, spodrināt, ar visām labām eļļām viņu tur ieliet un apkot. Labi, es neesmu tāds mašīnas tehniķis, tā no sieviešu puses, Es gribēju teikt, ka tāds riktīgi maskulīns piemērs. Kas būtu tāds jādara, mašīnai, lai viņa brauc
augtu, bet tā arī ir mūsu organismu. Nu, viņi taču ir jāpabaro, ar viņu ir jāizbrauc, tā ir fiziska aktivitāte, jāpabaro ar labām garšīgām vielām, un tā imunitāte, nu, arī tādā veidā, tiešām Nu, labi, banālām lietām, Bet tādi uztveram. objektīvi, pie objektīvām lietām, asins analīžu rādītāji varbūt, nu, ko ir vērts nodot pirms vīrusu sezonas, lai jau gatavotos? D-vitamīnu. Modernu D-vitamīnu. Jā. Nu, ko, speciāli mēs nevaram sagatavoties. Laicīgi ārstēt un kontrolēt hroniskas saslimšanas, un kā pareizi mēs jau reizes 3 varbūt atkārtojam. Izgulēties, atpūsties, pozitīvas emocijas, tad mazāk sēdēt telefonā, televīzora vairāk, tad pulcēties, sarunāties, dzīvot un domāt Un pozitīvi. vakcinācija vēl šajā visā? Vakcinācija, jā, protams, ka it sevišķi gados cilvēkiem pret gripu es iesaku visiem vakcinēties. Un starp citu, nesen, burtiski uz pāris dienas atpakaļ taisīju rakstu par miegu, un bija ļoti labs, man likās tāds labs pētījums, kas parādīja, kā pat miega kvalitāte un ilgums nedaudz ietekmē vakcinācijas tā kā rezultātu, efektivitāti. Tas vienkārši nozīmē, cik tas miegs mums ir nenovērtēts kā līdzeklis ārstēšanai, terapijā, elementārā vakcinācijā. Nerunājot jau tālāk par saaugstēšanām, kāpēc vienmēr saaugstēšanā saka izgulies. Un tāpēc, ka tur ir daudz dažādu imūnu procesu mums notiek miega laikā. Un nav tikai svarīgi aiziet gulēt, izgulēt 8 stundas. Tas nenozīmē, ka es 3 naktī aiziešu gulēt un gulēšu līdz 12 dienām, tā kā es norāvu 8 stundas. Ir svarīgi vēl aiziet pareizā laika posmā un ievērot to režīmu. Jo organismam ļoti nepatiks, ja mēs vienu dienu ejam gulēt 3 naktī, tad mēs aizējam 8 vakarā, tad mēs aizgājam 1 pa nakti. Režīms, tāpat kā maziem bērniem mēs ievērojam režīmu, arī pieaugušajiem ir režīms. Ir vai vajag ievērot? Vajag. Jā. Bet starp citu, vēl viens jautājums, kas man ienāca prātā, ir par antibiotikām. Palasu dažādus fórumus, vai man tur kaklā krekšķ kaut kas klepoju. Jāiet pie doktora, jāpiezvan doktorim, lai iedod antibiotikas. Cilvēki nezina, ka vīrus ar antibiotikām neārsta. Vai jāatnāk uz aptieku un jāpaprasa. Un es tad arī gribēju prasīt, ir tā, ka nāk cilvēku un prasa, iedodiet, doktors jau man neraksta, droši vien tāpēc, ka saprot, ka nevajag, vai tad jūs man nevarat iedot kādu vai ne tur tabletīti. Nāk, diemžēl ļoti daudzi, un ir daļa, kuriem tu atsaki. Tev izsaka tādus novēlējumus, ka man liekas pat neticīgi, ja sāk mest trustus, ka tas bija tā kā par daudz novēlēts, ļauni, ar tādiem ļauniem. Jā, acīm redzot, tik ļoti nepieciešama tā antibakteriālā terapija, ka tādā ļoti, ļoti ļaunus novēlējumus novēl farmacētiem. Bet atkal mums uzpeld jautājums par šis te diskutablēs, un atkal no otras puses ir stāsts par antibakteriālo rezistenci. Labi, Latvijā tā nav tik liela problēma vēl. Bet, mēs par to runājam. Mēs par to runājam un skatāmies uz citu, uz Āziju, šausmas. Bet tieši tā, jo man arī bija vairāki jau pacienti, kuri rādīja savus laboratoriskos izmeklējumus, kur bija tā antibakteriālā rezistence parādīta. Tur ir tik daudz rādīts, ka rezistence ir jau, ka es pat nezinu, neiedomājos, kā tai sievietē, ar ko tie doktori viņu tad spētu izārstēt. Bet tad, kad mēs ar tiem pacientiem sākam runāties, jo man jau interesē, kāpēc tā antibiotika ir vajadzīga, kas notika, tur 70% gadījumā ir iesnas, ir klepus. Ļoti daudzas ir īstenībā pat mammas, kurām bērniem kādreiz bija kaut kāda sarežģītāka komplikācija, kur izārstēja ar antibakteriāliem līdzekļiem, un tagad viņa tajās paniskajās bailēs, ka man viss sākums ir tāds pats kā toreiz, kad mēs nonācām slimnīcā un mani ārstēja bērnu ar antibiotikām. Tieši tāpat man arī ir tagad visi simptomi. Lūdzu, iedodiet, lai, pasarg Dievs, es rīt neaizbraucu uz slimnīcu. Profilaktiski. Jā, un tad, kad tu neiedod, tad, protams, ir tās teiks, labi, ja mēs rīt būsim slimnīcā, tad zināsim, kurš ir vainīgs. Man liekas, ka otra aktuālā problēma ir tā, ka cilvēki atkal izdzer vienu tableti, paliek labāk, jo no antibiotikām vairumā gadiem ļoti strauji paliek labāk. Jā. Un viss, es esmu vesels, priekš kam man to Tas ir mūsu darba lauciņš, par ko mēs ļoti cītīgi cenšamies stāstīt. Ja reiz ir izrakstīts, tad mēs lietojam visu kursu, un tā kā ir izrakstīts, nevis tagad pusceļā atmetam, bet ir vēl tagad pilnīgi pretēji ir arī grāvi. Tāds procents ir mazāks, bet es zinu, kur ir pilnīgi pret. Un labi, mēs tagad par tām antibiotikām biedējam, ka nevajag, bet ir jau brīži, kad vajag.
Un tajos brīžos, kad vajag, vecāki vai citi aprūpētāji varbūt atkal ir pret šiem te ķīmiskās farmācijas industriju, es labāk ar dabīgiem līdzekļiem. Ja? Kad jau ārsts ir nozīmējis to terapiju, bet es labāk ar dabīgiem līdzekļiem. Tā kā ir liela daļa, kura ļoti vēlās, bet viņiem nevajag, tad ir tā mazā daļa, kurai vajag, bet viņa nelieto. Tā publika ir tik dažāda ar tiem antibakteriāliem līdzekļiem, tur ir tik, nav viegli. Tāda polarizācija, zinām. Un tad ir mierīgie cilvēki, kas atnāk un prasa, iedodiet man vienkārši labu pelašķu tēju. Jā, mēs pamazām tuvojamies sarunas noslēgumam, bet vēl gribēju uzdot jautājumu, ko mēs vaicājām, vai ne, Karlīna, visiem saviem viesiem. Pasakiet, lūdzu, katra kādu lietu, ko jums vajadzēja izdarīt jau pirms 10 gadiem savas veselības labā, bet kam jūs esat pieķērusies vai plānojat pieķerties tikai tagad? Doktor Jekaterina. Godīgi sakot, nav tāda lieta, ko man vajadzēja izdarīt pirms 10 gadiem, un es to nedarīju. Man liekas, ka man viss bija pareizi, un joprojām es visu daru. Saka, ka nav perfekti cilvēki, bet viņi ir. Nē, man ir daudz negatīvas puses, bet es nežēlēju par to. Bet jūs tās izbaudat. Jā. Un lepojaties ar to. Bet brīnišķīgi arī tā ir veselības formula. Jā, Ērika. Jā. Es laikam sapratu, ka pēdējo, bet tas ir arī tikai pāris mēnešu laikā, ja es jūtu nogurumu, tad es atpūšos. Jo līdz tam man viss vajadzēja līdz pēdējiem būt izdarītam, visi trauki nomazgāti, grīdas izberstas, viss sakārtots, gulēt, kamēr nekas nav spīd un laistās. Tagad es atļaujos dažreiz pievērt acis uz to virtuvi un aiziet gulēt tad, kad es esmu nogurusi. Tieši tas, ko mums rekomendēja ārsta. Jā. Liels paldies par to, ka jūs šodien bijāt kopā ar mums, un paldies arī jums, skatītāji, ka jūs esat kopā ar mums. Sakām paldies tātad Ērikai Petersonai, farmaceitei, jaunajai Latvijas farmaceitu biedrības valdes loceklei un operējošai otorinolaringoloģijai Jekaterinai Kondratiško. Paldies jums! Lai mums visiem ir priecīgs, skaists un gaišs un galvenais veselīgs pirmsvētku laiks, un mēs ar jums tiksimies atkal kādā no nākamajām epizodēm.